Mums iekrāva busiņā. Ui, krīt. Iekrāva busiņā un mēs braucam uz objektu. Lahtī ugunsdzesības glābšanas stacija. Ļoti moderna. Ēka 3000 kvadrātmetri. Viss tiek apkurināts ar siltumsūkni. Man aizmugurē ir ģenerators. Gadījumā, ja atslēdzās elektrība tīklā, ieslēdzās ģenerators, automātiski nobaro siltumsūkni un vispārēji, kas ir nepieciešams izdzīvošanai. Ko tā mēs esam un aizmugurē ir divi geotermālie siltumsūkņi, katrs ar jaudu 84 kW. Paskatīsimies, kā tas tika tur uzlikts, uzmontēts un paskatāmies, kā izskatās apsaiste. Mums visiem vajag ļoti daudz vēl mācīties, lai varētu izpildīt apsaisti tādā kvalitātē. Tā kā paskatieties, kā tas ir izpildīts. Šeit ir pieslēgumi siltumsūkņiem. Šeit ir divas sekcijas, katra pa 42 kW. Skaisti zolīdi. Ir uzlikta izolācija. Arī kur otrs. Kaskādas siltumsūknis. Sūkņi. Ļoti skaisti. Mēs arī ejam uz to, lai uzlabotu savu kvalitāti un uzlabotu savas zināšanas. Tāpēc jau esam šodien šeit, tāpēc jau visu nedēļu pavadīsim šeit, mācoties, kā pareizi, kā labāk montēt siltumsūkņus un veikt apsaistes. Arī apmācības kursā mums ir paredzēta projektēšana, ārēja kontūra projektēšana, zonu projektēšana un customized solution projektēšana. Tā kā visu to mēs apgūsim un atvedīsim uz Latviju. Aiziet, paskatāmies, kas te iekšā. Neko daudz mēs neredzam. Kompresors, arī kur kā plūst, freons gāze. 410. starp citu. Un vēl es ieteiktu vienmēr likt atstiņas tā, lai redzētu un kontrolētu plūsmu. Ļoti noder. Un, protams, siltumainas. Šajā blokā atrodas automātika. Šajā. Kā jau teicu, divās sekcijās, tāpēc automātika arī ir atdalīta. Viss ļoti elementāri. Ņemot vērā to faktu, ka iekšā darbojās kompresori, iekārta var vibrēt. Mēģināšu pakratīt iekārtu, kur viņa kratās. Un šeit ir antivibrācijas pasākums. Varbūt nevar redzēt video, bet viņš tā ir. Protams, kā tad pažārnieki bez saunas. Paskatāmies saunu. Ko sev, tāda ir sauna. Interesanti. Mūsējiem pažārniekiem būs sauna. Esmu noguris, bet šodien ir beigusies, ieguvam daudz zināšanas, atstājam daudz enerģijas. Es laikam pēdējais eju ārā no klases, tā kā gaidam rīt jauno dienu. Visi enerģija.